Zigi, saka čau. Esiet sveicināti Dinotēkā. Situācija. Suns neēd, suns guļ, suns nespēlējas. Vai tās ir pazīmes, ka nepieciešama veterinārārsta palīdzība? Par to šoreiz raidījumā. Jāni, ir kaut kādas universālas pazīmes, kā konstatēt, ka mans mājdzīvnieks nejūtās labi? Jā, parasti pirmās izmaiņas ir aktivitātes zudums, viņi paliek apātiskāki, nomākti. Suņi varbūt tāpatās gribēs iet ārā nokārtot dabiskās vajadzības, bet viņi negribēs rotaļāties, ātrāk gribēs iet atpakaļ uz mājām. Kaķiem parasti tas ir, ka pamana saimnieki, ka viņš visu laiku guļ. Aiziet paēst, varbūt mazāk, bet visu laiku guļ. Otrais, protams, apetītes zudums. Vai viņš paliks ļoti izvēlīgs, tas vairāk suņiem, ka viņš tomēr kārumu ēdīs, bet pamatbarību viņš atsakās ēst. Kaķi parasti atsakās no visa, vai varbūt ēd tikai no konservu kaut kādu šķidro frakciju. Vēl pazīmes, protams, jau apmetojuma kvalitāte samazinās, tas būs vairāk pie hroniskām problēmām, vecākiem kaķiem pie hormonālām, endokrīnām problēmām, diabētiem, vairogdziedzera problēmām vai arī hroniskām nieru aknu slimībām. Tad mēs redzēsim, ka apmetojuma kvalitāte ir samazināta, nespodra, blaugznaina. Jā. Kad es konstatēju tevs nosauktās pazīmes, ko man darīt? Uzreiz likt iekšā mašīnā, braukt uz klīniku, lai skatās? Ja nav apetītes, tad noteikti vajadzētu zvanīt veterinārārstam un pierakstīties uz vizīti. Ja apetīte ir, bet dzīvnieks ir mazaktīvāks, tad tas nav tā, ka šodien obligāti jābrauc uz klīniku, bet noteikti vajadzētu ieplānot tuvākajā laikā vizīti. Kurš ir tas brīdis, kad man tiešām vajadzētu likt mašīnā? Viens, kad dzīvnieks neēd vairāk kā vienu dienu. Jā, tas ir noteikti obligāti kaķiem, jo viņiem ātrāk veidojas problēmas ar aknām dēļ tā, ka viņi neēd. Tad noteikti ir akūta vemšana vai caurē ar asiņu klātbūtni, augsta temperatūra, mēdz būt drudzis, īpaši vasarā pie pārkaršanas, apgrūtināts elpošanas, kas varētu liecināt par sirds slimībām, tad noteikti nekavējoties jābrauc uz klīniku. Tur bez jautājumiem? Bez jautājumiem. Bet zvanot un piesakot vizīti, var man iedot tādu etiķeti, kas ir tas, kas man būtu jāizstāsta konsultantam, lai mēs saprastu, kas tad ir tālāk soļi, ko spērt? Būtībā īsu aprakstiņu, kas ar dzīvnieku ir noticis, lai saprastu, cik mums akūti ir jārēģē. Es gribot būt mājas dakteris, man ir savu cilvēku aptieciņu. Ir kāds cilvēku medikaments, ko es varētu droši dot savam? Jā, lielākoties nē. Visbiežāk cilvēki kļūdās lietojot cilvēkiem domātos nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus kā ibuprofēnu. Redz, ka tas dzīvnieks klibo, suns parasti. Kaut kur satraumēs kāju, pierakstu klīnikā var dabūt tikai nākamajā dienā, varbūt. Tad paši kaut ko dod. Cilvēki labu gribot, izdara sliktāk, jo rada dzīvniekam risku dabūt kuņģa čūlu, nieru aknu maspēju. Bet būtībā tāds viens no viszināmākajiem, varbūt humānajiem medikamentiem būtu nošpa. Tas atslābina būtībā gludo muskultūru, labi palīdzētu mājas apstākļos, ja sāp ēders dzīvniekam, gan sunim, gan kaķim. Kaķiem varbūt biežāk mēs viņu nozīmējam pie urīnceļu problēmām, ka viņi bieži skrien uz kasti un pilinās mazām porcijām, lai atslābinātu urīnu pūsli. Un tad tādi bezrecepšu medikamenti kā sorbeks, aktivētā ogle, smekta, nav vemšanas, bet ir tikai caurēja. Tad tā ir pirmā palīdzība, ko mājas apstākļos var iedot, lai nav tā, ka pa nakti dzīvnieks tur 10 reizes mājās nokārtojas. Kas derēs gan cilvēkam, gan dzīvniekam. Jā. Bet, ja es gribu uztaisīt mājās savu dzīvnieku, Zigi aptiecību, ir kaut kādas lietas, ko man vajadzētu tur vienmēr turēt? Suņiem tie paši pretcaurējas līdzekļi, jo ir suņi ar jūtīgāku gremošanu. Nevis gaidīt, ka tā caurēja rīt parīt aizparīt, bet uzreiz viņu apstādinām, jo tad arī parasti uzreiz ir uzlabojums. Ja to caurēja ielaiž hroniskā procesā, tad mēs tikpat ilgi arī viņu ārstēsim. Protams, kaut kādus antihistamīnus, ko varētu lietot, tie ir arī humānie. Tie paši tavigīli, suprastīni, zirteksi, to visu var dot. Vienīgais vēlams uzzvanīt pirms tam uz veterināro klīniku, pakonsultēties par devām. Es no savas puses varētu pievienot vēl, kas gan dzīvniekiem der, un ļoti labi arī cilvēkiem, ir tie ērču lomiki. Jā, tas arī būtībā būtu sezonā, pat tad, ja mēs apstrādājam ar šiem pretērču līdzekļiem, mēdz būt kaut kur pie actiņām, austu galos, ka tās ērces tomēr piesūcās. Vēl termometrs un kaut kāds brūču komplektiņš, marlas saite, ūdeņiešu peroksīds, ar ko nodezinficēt. Un vēl laba lieta suņu īpašniekiem, ja mājās ir zilie graudiņi, tā saucamie, kālija permanganāts. Tas ir vislabākais veids, kā apturēt to asiņošanu. Ar vatas kociņu samērcējam, iemērcam tais graudiņās un viņus tīrā veidā pieliekam pie nādziņa, un asiņošana ir apstājusies. Es taču, Zigi, teicu, ka šodien mēs tev neko nedarīsim. Jau nākamajā raidījumā mēs tiksimies un runāsim par to, kā atradināt savu dzīvnieku no dažādiem niķiem, riešanas, čurāšanas un citām problēmām. Tiekamies!